Šodien ir 37. dzīves stāsts. Man sauc Normunds Ozoliņš, un šodien tātad es pastāstīšu par to, kā nevis norvēģi brauca misijā uz Latviju, bet es braucu misijā uz Norvēģiju. Interesanti, kā Dievs to noorganizēja. Tātad es pagājušajā stāstīju, kad es organizēju Gulbenes pusē Norvēģu misijas organizācijas Latarb misijas ceļojums, tātad pa dažādām skolām un iestādēm. Interesanti, kad mēs ceļojām arī pie Ivara Graudiņa uz Ružinu, tur netālu no Rēzeknes. Un es atceros, kad Ivars tur bija ierīkojis bērnu dārzā tādu lūkšanas telpu. Viņš īrēja to bērnu dārzu. Un tur mēs gājām lūgties. Tur bija tāds liels tepiķis, un mēs tur varējām mērcēties Dievā. Un tur bija atbraukuši norvēģi no Bambles draudzes. Tātad Norvēģijā tā misija sastāvēja no 3 draudzēm, no Požgrunas, Drangedāls un Bambles. Un Bambles draudze parasti brauca pie Ivara Graudiņa septembrī. Un tātad bija kārtējais septembris un Bambles misija pie Ivara. Un es atceros, ka mēs tur lūdzāmies spēcīgi. Mēs tur lūdzāmies tie bērndārza lūkšanas telpā. Ar Ivaram tur bija tāda vietējā komanda. Un viņam tur bija tā misijas darbinieki, tur bija daži. Un mēs visu dienu, no rīta līdz vakarām, tur mērcējāmies Dievā, lūdzām mēlēs, tur ļoti spēcīgi skaļi. Un tā, mēģinājām tricināt debesis, jā. Un svētīgi bija tas laiks, jā. Un tad, interesanti, kad atbrauc norvēģi, viņi arī gāja uz to lūkšanas telpu, te bērndārzā. Uz parastām lūkšanām. Un es atceros, ka es atnācu mazliet ātrāk. Un redzi, viss notiek tā, kā Dieva vārds saka, piemēram, Hozējas grāmatas 12. nodaļa par Jēkabu te rakstīts tā, 5. pants. Viņš tātad Jēkabs cīnījās ar eņģeli un to uzvarēja, jo viņš raudāja un lūdzās žēlastību. Bētelē viņu tad sastapa Dievs un ar viņu turpat runāja. Tātad Jēkabs cīnījās ar Dievu, ar eņģeli, ja? Un viņš cīnījās. Bet Dievs viņu sastapa pēc tam, pēc tās cīņas. It kā, ka tā cīņa notika, ja? Nekas īpaši ar Jēkabu nenotika. Bija vienkārši cīņa. Bet Dievs viņu satika vēlāk Bētelē. Un ar viņu runāja. Un kaut kas līdzīgs notika ar mums Ružinā. Bija lūkšana cīņa. Vispirms bija lūkšana cīņa. Bet Dievs atnāca pēc tam. Viss it kā darbojas pēc tā principa, kad Dievs viņu atcerējās, ja? Dievs viņu pieminēja. Ja? Dievs nonāca vienkārši bez darbiem, bez cīņas, bez nekā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau iepriekš bija cīnījies. Redzi, Dievs ievēro tavu cīņu, tavu lūkšanu cīņu. Un tad pienāk tas brīdis, kad Dievs ierodās bez cīņas. Viņš vienkārši ierodās kā kungs pie tevis, saprot? Lūk, pēc tāda principa kaut kas notika Ružinā. Un es atceros, tātad atbrauc norvēģi, un viņi saka, ir vakars, mēs gribētu uz lūkšanu atnākt, tā bērndārza lūkšana telpā. Un es tur jau biju. Bet saprot, tad, kad es biju viens,
es atceros, es sēžu uz beņķu, un ja kaut kad es biju pārņemts ar Dievu, tad tas bija tajā brīdī, kad es sēdēju uz tā beņķa, tajā bērndārza lūkšanas telpā. Un es jūtu, kaut kas nonāk pār mani, saprot? Nu tā, es to nevaru izskaidrot, ne? Saprot? Nu tas ir vairāk nekā tu esi pat upē mērcējies, it kā tev ir svaidījums, it kā, tu jūs sajūtu Dievam spēku vai Dieva mīlestību, vai tas ir pamaz. Toreiz es likās, ka es esmu ieterpts Dievā, saprotiet, nonāk tā, ka, tu vienkārši sēdi un atrodies, tev it kā viss pazūd ap tevi. Un Dievs kļūst tava realitāte vienīgā. Un tas nav tikai tāda vārdos, ja, bet tas kļūst realitātē, saprotiet? Un es tur sēžu tāds pārņemts, saprotiet, tāds pārņemts ar Dievu uz tā beņķa. Un ienāk tie norvēģi, un es nevaru pat uz viņiem paskatīties, es esmu pārņemts. Un es jūtu, ko viņi tur apkārt dara, viņi tur sāk lūgties, viņi tur kaut ko tur padzieda, palūdzās bišķi. Un tā kaut kas sāk notikt ar mani. Es atceros, es noguļos uz tā tepiķa un sāku visu drebēt, tā kā. Nevis tā kā apšalāpa, bet tā it kā, ka kāds man pielikt kaut kādu strāvu spēcīgi klāt. Ja es tur visu sāku, vibrēt un burtiski vibrēt no tās strāvas. Tas nebija maz, tas bija ļoti izteikti. Un tad es skatos, ka tie norvēģi, es neskatos, es par viņus neredzu, bet es tā jūtu, ka viņi tā kā paiet malā, tā kā atkāpjas no manis. Un pēc tam es pielecu kājās un sāku skriet pa to visu istabu un sāku aurot mežonīgs, tā kā mežonis, saprotiet. Bet es biju pārņemts ar Dievu. Pilnīgi nekontrolējami, saprotiet. Un tad viņi tā, es skatos, viņi tur tā lēnām aiziet pa vienam prom. Es tur paliku, es vēl ilgi paliku tur. Bija tāda Dieva klātbūtne, vienkārši tas būtu pa mazu izteikt. Likās, ka pats Dievs ir ieradies, un vispārējais tev varētu tur nosist. Tu būtu laimīgākais cilvēks pasaulē, saprotiet? Bija tāda sajūta. Un tagad, nākošā rītā Lars Stiens, tas norvēģu grupas vadītājs, saka, Normund, mums ir problēmas. Saistībā ar to vakardienas jūs to lūkšanu tai telpām. Mums ir daži jauni kristieši līdzi. Viņiem pat palika bail no tevis. Viņi nesaprot, kas tas ir, kas notika ar tevi. Mēs zinām, ka kaut kas notika. Vai tu varētu mums paskaidrot, kas notika un kā to saprast? Es saku, Viņš pat atcēla tur kaut kādu citu pasākumu, kas viņiem tur bija ieplānots. Un pēc brokastiem bija mana lekcija. Tur bija, cik viņi tur bija, es nezinu, kaut 11 norvēģi, ja? Un es viņiem sāku stāstīt, kā par Toronto svētībām un kā tas viss. Tā bija mana liecība, ja? Par Dievu piedzīvojumu, ja? Ko tas man dod un tā. Un kā to saprast Bībeles kontekstā. Un es jūtu Dievu spēku. Dievs bija ļoti reāls tajā lekcijā. Un es jūtu, ka Dievs aiznes pie katra to vēsti. Ka tas viņus uzrunā. Pēc tās lekcijas
tie jaunie kristieši nāca man klāt un teica, atvaino, piedod, mēs nesapratām, mēs esam jauni, tikko ienākuši draudzē, mēs neko no šīm lietām nesaprotam, un paldies Dievam, ka tu mums izskaidroji, pastāstīji, tagad mēs saprotam labāk. Un Lars Stiens pēc tās lekcijas lika visiem norvēģiem iet lūgties. Un ar to lūgšanu, kad, kāpēc, par to, ka pārdomas, jā, vai mēs patiešām esam pievērsušies Dievam, vai tiešām Dievs darbojas mūsu dzīvē, vai tas ir tikai tā formāli, vai ne, ka mēs it kā sakam, ka esam pievērsušies Dievam, bet īstenībā neesam. Mēs sakam, ka Dievs darbojas mūsu dzīvē, bet īstenībā viņš nedarbojas. Un viņš tādus jautājumus uzstādīja Norvēģiem. Un pēc tam jau mēs devāmies tālāk misijā tur pa sāģām, pa ciemiem, jā, tur ap Rēzekni un tā. Un viņa aizbrauc pēc tās misijas atpakaļ. Un tad man bija zvans no Lars Stiena. Viņš teica, zini, Normand, mēs te apspriedāmies par tevi. Un es domāju, tā, viņš teiks, čau, Normand, mums beidzot ir skaidrs ar tevi, mums tavs pakalpojums vairs nevajag. Es domāju, ka viņi man grib izmest no misijas. Bet viņš teica tā, zini, mēs te apspriedāmies un nolēmām, ka vai tu varētu atbraukt mums kalpot uz Norvēģiju. Jā, mums vajag vairāk Dievu. Mums vajag vairāk tuvoties viņam, un tu mums varētu par to mācīt un kalpot. Un mēs gribētu tevi uzaicināt, kalpot Bambulas draudzē. Un tā es pēc kāda neilga laika braucu uz Bambulas draudzi Norvēģijā, kā kalpotājs, kā misionārs. Un tā. Interesanti. Un viņi bija ielikuši pat sludinājumu avīzē. Inspiration Evening with Normunds Ozoliņš Latvijā. Iedvesmas vakars, jā, ar mani no Latvijas tāds brauks. Tā nebija tikai kristīga avīze, tā bija, rajona avīzīte, ja. Un tā pat nebija svētdiena, tas bija vakars kaut kāds, es nezinu, vai piekdienas vai sestdienas, kaut kāds vakars tas bija. Un interesanti, es biju nobijies bišķi. Kā es viens pats, iedomājies, es viens pats kalpošu tagad Norvēģu draudzē. Un es daudz lūdzos, daudz pavadīju laika lūgšanā, Dievs palīdz man. Un es atceros, es aizbraucu, bija pilna tāda baznīca bija cilvēkiem. Un tagad mācītājs, saka, mums ir ciemiņš Normunds no Latvijas, un tagad es dodam vārdu viņam. Un man bija vārds, es pateicu vārdu, un tagad mācītājs saka, un tā, Normunds gribētu jums kalpot visiem, ja jūs iznāktu priekšā tie, kas gribētu saņemt aizlūgšanu. Mēs nebijām par to sarunājuši, ka tā būs. Pirmā doma bija, droši vien neviens neiznāks. Bet bija tāds iespējas, ka viss tā draudz iznāca priekšā. Visi tie cilvēki. Nostājas līnijā, saprotiet. Un man tāda sajūta, ka zeme pazūd zem kājām, jā. Un es saprotu, ka es esmu atkal atkarīgs tikai un vienīgi no Dieva. Un tad es sāku iet pa tām rindām, jā, un lūgt pa cilvēkiem. Un interesanti, par katru bija atkal, tā kā pa tiem bērniem krimonās, ja, pa katru bija bilde, redzējums, tāds pravietisks ieskats katra cilvēka dzīvē un situācijā. Un es redzēju, kā Dieva roka nonāk. Daži tika aizskārti. Es redzēju, tur viens tāds uzņēmējs, kurš līdz tam brauc tās baigais kungs.
viņš bija tāds naudas maks tai misija. Un es redzu, ka viņš raud tikai maz bērns. Un viņš lūdz Dievam piedošanu par saviem grēkiem. Un tad tur bija daudz tika aizskārt. Daudz. Es to kungu vairs nekad neredzēju tādu kā iepriekš. Tas kungs tiešām bija izmainīts, ļoti izmainīts. Un tad tur bija, Dievs pieskārās ļoti daudziem. Bet bija viena sieviete, kas palika pat pēdējā tajā lūkšanas līnijā. Tas dievkalpojums beidzās ap pusnakti kaut kur. Vairākas stundas es tur lūdzos par cilvēkiem. Un cilvēki vēlējās, tiešām no sirds vēlējās. Es domāju, kas es tāds esmu? Kaut kāds izsvētīts luterāns, no baznīcas vispār aizgājis, no mācīt. Par mani te Latvijā neviens labu nerunā. Un es tagad kalpoju šiem norvēģu kungiem un dāmām, šiem cienījumiem cilvēkiem, kas es tāds esmu, lai viņiem kalpot. Un tā, saprotiet, bet Dieva roka nonāca un kalpoja viņiem. Pats Dievs. Un pēdējā tā dāma bija interesanta. Viņa sēdēja uz krēslu, un es pa viņu lūdzu. Bet viņa drebēja un lēkāja ar visu to krēslu, tā kā viņa knapi varēja, un viņa leca to krēslu, drebinās. Viņš saka, piedodiet, ar mani tā nekad nav noticis. Es nezinu, kas notiek. Atvainojās visu laiku. Un saprotiet, un viņi tur visvairāk trīcē, tā pēdējā dāma. Un saprotiet, tad, kad pēc kāda laika, kad bija nākošā tūra, Norvēģu tūra saules pusē, es biju kopā ar viņiem. Un vienā sanāksmē kaut kur Gaiķos, man liekas, klubā, iznāk viens vīrs un saka, Normunds jau to nezina, un jūs arī. Mana sieva ir dziedināta, ka Normunds bija tajā dievkalpojumā Bamlē. Kad viņš lūdz par manu sievu, viņa bija pēdējā aizlūkšanā. Bet viņa saņēma dziedināšanu no ādas slimības. Viņai bija kaut kāda ādas slimība, ka kaut kāda ēda visu laiku metās uz galvas ādas. Un viņa esot mēģinājis darīt visu iespējamo. Nekas nav līdzējis. Visādas tur, ne ķīmijas, bet visādas tur viņa brauc uz kaut kur uz siltajām zemēm. Bet tad, kad viņa atbrauc atpakaļ, atkal tas pats. Tā ēda atjaunojās. Un tagad pēc tās aizlūkšanas viņas galvas āda ir perfekta. Tā ēda ir pazudus pilnīgi. Un tas bija tāds reāls brīnums, kas notika. Un tas bija interesants piedzīvojums, kā Dievs noorganizē, redzi, ka sākumā viņš tevi paaugstina caur kaunu, caur negodu. Ja tu esi gatavs nest viņa negodu, tu esi gatavs nest viņa godu. Kad vispirms tu domā, ka tevi tur izmetīs laukai, bet tā vietā tevi paaugstinās. Tevi aicinās kalpot. Tas svarīgi ir, ka tu pilnībā pakļaujies Dievam, tam, ko Dievs ar tevi dara. Un tas tev nedod godu, drīzāk negodu. Bet ja tu esi gatavs pakļauties tam Dieva negodam, tad nāk arī tavu paaugstināšana, bet no Dieva. Tad Dievs zina laikus un Dievs zina cilvēkus, caur kuriem tevi pagodināt. Saprot? Tur ir tas moments, kad tāpēc tas man bija tāds ļoti liels stiprinājums un apstiprinājums, kas notiek tad, kad tu pilnībā pakļaujies Dievam. Sākumā bija cīņa, lūkšana cīņa. Pēc tam bija pārbaudījums, kad Dievs nonāca.
Dievs nonāca ar spēku. Un tad tavs es sabruka pilnīgi. Tu tur sabruka fiziski, un tad tevi tur daži apvainoja, ja, un nesaprata. Bet tad tev bija iespēja liecināt. Un tad tā tava liecība nāca ar spēku un pārliecināja tos cilvēkus, ka tu esi no Dieva un ka tavs piedzīvojums bijis no Dieva. Un tad tie cilvēki savukārt tevi paaugstināja un aicināja kalpot ar to, ko tu esi piedzīvojis. Un tā es aizbraucu uz Norvēģiju un kalpoju ar to, ko es esmu saņēmis, ko es esmu piedzīvojis. Un tā tie augļi tur bija. Un viņi bija labi augļi. Viņi bija svētīgi augļi. Jo Bamlas draudz piedzīvoja svētību caur šo manu kalpošanu. Nu, tāds stāsts. Labi, paldies. Nākamais stāsts būs par Izraelu, par to, kā Dievs mani sūtīja uz Izraelu. Arī kaut ko tur apskatīt un pārbaudīt. Labi, paldies, ka klausījāties. Visu labu, ar Dievu.